Faktu, kad VEFS ir ražojuši Hamonda ērģeles, diemžēl uzzināja tikai 2021. gadā no Antras Dreģes kundzes. Bija liels pārsteigums un zināms lepnums, jo ar VEFS bija saistīts, ar VEFA tehniku savulaikā. Tas bija 1937. gads, nebija YouTube, nebija Googles, nebija elektronisko pastu, bija cilvēciski samērojamas saziņas procesi, kas laikā droši vien bija ietilpīgi, bet tas viss notika. Tātad, ja 35. gadā izgatavots pirmais modelis Amerikā tika pasaulē, un 37. gadā VEFS izgatavoja savu pirmo Hamonda ērģeļu paraugu. Izgatavoja noteikti ātrāk, pat labāk nav zināms, tas ir jānoskaidro vēl izgatavots tika vai nu 36. gadā, ja 37. gada sākumā, jo 1937. gadā Jelgavā bija liela tautsainicības izstāde valsts mēroga, un tur VEFS demonstrē šīs ērģeles. Tad, lūk, man ir pārsteidz šis ātrums, operatāte, un, teiksim, tad menedžeri tajā laikā bija arī noteikti līmenī, ja 35. gadā ir Amerikā pasaulē, un 36. 37. gadā šeit Latvijā. Tātad VEFS bija nopircis licenci, nopirka gatavos mezglus, kas ir oriģināli Hamondā, un, teiksim, tām ērģelēm, kas Lutera baznīcā, dizainers Irbīte radījis šo unikālo oriģinālo dizainu, koka korpusu, kurā ietilp iekšā šie gatavie modeļi. Pat labāk, teiksim, vismaz man nav zināms absolūtais skaitlis, cik ērģeles tika saražotas, bet katrā ziņā 10 vismaz noteikti viņas bija. Pat labāk ir valstī saglabājušies un apzināti 3 eksemplāri. 2 no tiem es redzēju, 3 ceru redzēt, jā. Tie 2 redzētie, viens ir pats esmu skandinājis jau, un par otru ir liecības, ka viņš ir skanējis vēl pavisam nesen. Jā. Ja tagad, cienījamie skatītāji, jūs kāds, jūsu vectēvs, vectēvs, vēl vectēvs, vecmāmiņa kaut kādā bija saistīta ar VEFu, un iespējams kaut kur informācija cirkulē, kaut kur viņa varbūt aizķers, kad kripatas par šo ērģeļu izplatību, kur viņas ir bijušas, kas Latvijā ir spēlējis, iegādājies VEFA būvētās. Kaut kādas liecības katrā ziņā gan projekta rīkotāji, gan es būsim pateicīgi par šiem krikumiem. Jo tā varētu koptēli veidot, izprast visu, kā tas notika, teiksim, kā VEFS uzzināja, kā iegādāja šo licenci, kā tika veikt iepirkumi tik īsā laikā, teiksim, ar tā laika tempiem, lai to realizētu. Tāpat ir arī tehniskās lietas, kas, teiksim, caur dokumentāciju būtu noskaidrojumi, jo Amerikā elektrības tīkla frekvence ir viena, šeit pie mums Latvijai cita, ir atšķirības. Tam instrumentu vajadzētu skanēt nepareizi, bet viņš skan pareizi. Pat labāk nav tehniskas, pat labāk pilnībā informācijas, ir zināms, kam vajadzētu būt iekšpusē veiktam izmaiņām, lai skanētu pareizi, bet nav vēl tam apliecinājuma.